Mīļie draugi, lai ir slavēts Jēzus Kristus no Romas. Šeit es esmu pie vienas no nozīmīgākām Romas bazilikām, Svētā Krusta bazilika, Svētā Krusta Jeruzaleme bazilika. Tieši šeit atradās Svētās Helēnas, Konstantīna, imperatora Konstantīna mātes māja, un šeit viņa pēc tā, kad atrada Svētajā zemē, apmeklējot Jēzus piedzimšanas, viņa krusta nāves un augšām vietas, šeit viņa pārveda krusta relikvijas, kuras atrada Jeruzaleme aiz Golgātas. Tagad šeit būs svinīga misa, jo šodien ir tieši galvenie svētki. Te jau ieradies pāvesta vietnieks šeit Romas diecēzē, Vikārs Baltasāra Reina, un tagad šeit būs svinīga misa, jo tieši šodien, 14. septembrī, mēs svinam krusta paaugstināšanas svētkus. Proti, svētkus, kas piemin, kad pēc krusta relikviju atrašanas Jeruzalemi Konstantīns, viņa arhitekti ir, protams, uzbūvēja, un 14. septembrī 335. gada konsekrēja kunga augšamcelšanas baziliku, kas kā liels komplekss ietver sevi gan Golgātu, gan arī kas ietver sevi arī Jēzus kapa vietu. Proti Jēzus, kur bija guldīts kapa un kur viņš ir augšām cēlies. Un tagad, mīļie draugi, es gribu jūs ievest šai svētvieta, kur glabājas Jēzus patiesa krusta relikvijas. Leģenda stāsta, ka Helēna atrada 3 krustus. Jā? Leģenda, proti, tas stāsts, kas bija pierakstīts ticīgajiem. Un 3 krusti, proti, 2 ļaundaru krusti. Viens ir ļaunā ļaundara, otrs laba ļaundara, kas atgriezas, kad bija krustā sists. Un, mīļie draugi, šeit arī galvenā apsīda, arī var redzēt ļoti skaisti 15. gadsimta šeit arī var redzēt galvenā apsīda šo stāstu parādītu, kā sākumā tur 3 krustus, tad tajā brīdī uzzina, ka nomiris kāds jauneklis, un viņu uzliek, viņa pamirušas miesas uzlika uz viena krustu, uz otra, uz trešu, un kad uz trešu uzlika, viņš augšām cēlas. Jā, var teikt leģenda, bet šeit ir dziļa teoloģiska doma. Krusts ir dzīvības augšām celšanas avots. Tagad ejot baznīca, redzēsim, ka uz galvenā altāra stāv krusta relikvijas. Mīļie draugi, ir galvenais altāris, kur uz altāra ir novietotas krusta relikviju, ārkārtīgi skaists grēzns relikvijārijs. Un augšā var redzēt krusta atrašanas stāstu. Lūk, jūs redzat arī jaunekli, kas augšām ceļas, kad viņu uzliek uz Kristus patiesa krusta. Un te ir centra Helēna, kas atrada Kristus krustu. Pa labi, taču mēs redzam kādu citu stāstu, kas arī tiek svinēts šai dienā, proti, ka persieši bija nozaguši Jēzus krustu 615. gadā. Kristieši nebūdami viņi tomēr izturējas pret Kristus krustu ar lielu godbību, bet tā 14 gadus paturēt pie sevis, krusts tika atgūts. Arī ļoti palīdzēja Bizantijas imperatoram armēņi, kas iesaisties militārajā gājienā, lai krustu atgūtu. Un proti tā krusts pēc 14 gadiem atkal bija atgriezts Jeruzalemē. Tā, mīļie draugi, šodien mēs svinam šos, varētu teikt, 3 karšu svētkus. Jēzus kāpa un augšām celšanas bazilikas konsekrācijas gada dienu. Tad mums ir krusta atgūšanas no persiešiem svētki. Un 3. svētki ir, varētu teikt, kā lielas piekdienas atkārtojums. Lai Kristus patiesais krusts vienmēr mums ir dzīvības avots.